Vasara ir klāt, jūnijas arī. Skatīsimies, kāda ir jūnija prognoze, ko mums saka taro kārtas. Pirmais, ko paskatīsimies, ir kāda ir jūnija mēneša kopējā noskaņa. Paskatīsimies, kas ir tas, ko jūnijā aktivizēt, vai kādiem procesiem un darbiem pievērsties. Tātad paskatīsimies, ko jūnijā mazināt, vai varbūt vispār atlikt. Un visbeidzot, padomas veiksmīgam jūnijam. Tad tā. Mēneša kopējā noskaņa, zižļu bruņinieks un 5 kausi. Kopumā mēneša enerģija ir gan aktīva, sprigana, ir impulss visu, ko darīt. Un tāpat laikā iekšējā pasaule var atšķirties, varbūt skumjas, varbūt nomāktība, varbūt sajūta, ka ar kaut ko netiek galā. Emocijas arī būs aktīvas. Un neskatoties uz to, tā darīšana, darbošanās būs varbūt pat reizēm aktīvāka kā citkārt, jo iespējams tieši aiz tā tiks slēpts, kas patiesībā notiek iekšienē. Un, ja tās emocijas būs tik lielas, tik intensīvas, ka nemaz tā negribēsies ar viņām satikties, tad tas tiks aizstāts ar aktīvu darbošanos uz ārpusi. Bet tikpat labi, protams, būs arī cilvēki, kas kā reiz ļaus emocijām būt un aktīvi pievērsīsies savu emociju izzināšanai, iekļaušanai un ļaus, lai tās plūst, tā kā tās plūst. Kas ir tas, kam jūnijā pievērsties, ko aktivizēt? Un tas savukārt ir kārtas 3 zižļi un 10 zižļi. Jūnijas tiešām ir par čaklumu, par darbīgumu. Šis ir ļoti labs laiks aktīvi risināt lielās lietas, pie tām vēl tādas, kas varbūt ir pat smagnējas, grūtas, būs enerģija un ir pat tāds ieteikums pievērsties tiem procesiem, kas ir smagnēji vai kas ir vilkušies jau ilgu laiku un beidzot prasa tapt ieraudzīti un atrisināt līdz galam. Skatīties, kas ir nākotnes perspektīva, kas ir nākotnes vīzija un kādi šķēršļi vai kādi samezglojumi un sarežģījumi ir ceļā, lai uz to nākotni tiktu. Tāpēc šis mēnesis kā reiz aicina skaties, kas ir tas solis tālāk, ko tu gribi sasniegt. Un kas, lai tur notiktu, tāpēc ir jāizdara tagad. Iespējams, tās būs daudz lietas. Iespējams, tās būs grūtas lietas. Iespējams, tas būs ļoti saistīts ar pagātni, kas vispirms ir jāatrisina. Lai tiktu tālāk, uz plašākiem horizontiem, vispirms ir jāatrisina, kas stāv tam ceļā. Un ar to kā reiz jūnijā var darboties. Ko jūnijā mazināt vai atlikt? Te savukārt ir kārtas pasaule un priestariene. Es teiktu, ka vajag mazināt to attieksmi, ka gan jau viss atrisināsies, pat ja es rāmi sēdēšu, klusēšu un neko nedarīšu. Nevajadzētu paļauties uz to, ka viss atrisinās pats par sevi. Gan jau kaut kā beigā tas viss atrisinās. Protams, ka beigās vienmēr kaut kas atrisinās. Un kaut kādā veidā atrisinās. Jautājums, vai tas atrisinās tādā veidā, kā tu to gribi. Tāpēc sēdēšana malā, nogaidīšana, acu pievēršana, klusēšana, cerot, ka gan jau kāds sakārtos, gan jau kāds atrisinās, nav labākā taktika, ko pielietot jūnijā. Ja mēs gribam, lai mūsu horizonts ir tajā virzienā, kur mēs to gribam. Ja to risinās citi, tad mums būs jāiet uz citu horizontiem un uz citu mērķiem. Bet vai to mēs gribam? Un visbeidzot, padomas lieliskam jūnijam ir 2 zižļi un pentaku karalis. Nesasteidz lielus praktiskus lēmumus, nesasteidz vērienīgus pirkumus, vai pirkt, vai pārdot, nesasteidz tādu praktisku, fundamentālu lietu, būtisku mainīšanu. Tas, ko tu vari darīt, novērot, gatavot, pētīt, bet nevis jau veikt lielus soļus, kas attiecās tieši uz vai nu lieliem resursiem kā nauda, vai īpašumi, vai pirkumi, vai kādi citi ļoti būtiski, fundamentāli un finansiāli plāni. Ar tiem šomēnes rāmi lēmumi. Jo atceramies, ka šomēnes ir jādara, vispirms ir jāsakārto dažādas astes, lai mēs tiekam tālāk, tāpēc ar tādiem būtiskiem finansiāliem aspektiem vai ļoti praktiskiem šomēnes nesasteidzam. Lai lielisks mēnesis,
Un es ceru, ka šī prognoze būs nākusi talkā un viss izdosies pēc iespējas labāk. Atā!